jauni jāsaka, ka man to vajadzēs, vai ir iespējams šo informāciju palaist garām, bet ja tu to palaidi garām, tad es pārvācos uz Zviedriju. Un šis ir mans pārvākšanās vlogs, bet ja tu jautās, Elīna, kam interesē, pajautā to manām tantēm Laumēn Solvatē, jo viņām interesē. Un viņām nav Instagram, tāpēc es filmēju priekš viņām vlogus un iedomājos, varbūt vēl kādam interesē. Tā kā, laipni lūgs manā pārvākšanās vlogā. Šodienas plānā patiesībā ir ļoti svarīgs uzdevums, kas ir viens no pirmajiem, ko es daru saistībā ar pārvākšanos. Man ir jāizšķiro mans drēbju skapis. Un arī izšķirot, es domāju, ka man visticamāk vairāk kā pusi ir vienkārši jāizmet ārā. Visu šito metam ārā. Šis iet nemetam ārā čupu. Metam ārā. Man nav īstenībā grūti izmest ārā drēbes. Teikti nemetam ārā. Metam ārā. Ziniet, kā ar tiem džemperiem? Vienmēr var nopirkt jaunus. Oh, tas bija Friends. Viņš tā patika. Nē, es viņu nemetīšu vairāk. Man nav īstenībā grūti izmest ārā drēbes. Es šitos metu ārā. Esmu besī. Metu ārā. Metam ārā. Šodien bija depo, nopirku pāris pārvākšanās kastes. Nevar saprast, cik daudz man vajadzēs. Es pagaidām nopirku 5, un ja man vajadzēs vēl, es vienkārši piepirkšu vēl. Bet, jā, nopirku pāris kastes, burbuļplēvi, nopirku vakuma maisu uz drēbēm. Es ļoti ceru, ka tas strādās ar putekļu sūcēju, kā es esmu iztēlojusies. Wow! Oh my God! Tas ir tā kā burvju triks. Bet, ja tur vajadzēs kaut kādu vēl īpašu ierīci, tad es viņus neizmantošu, bet tas būtu ļoti jauki, ja viņi tā strādātu tik vienkārši. Es šobrīd esmu obsessed ar moving vlogs. Nedaudz jau seriāla sajūta. Tur nekad nav bijis tukšs kaut dienas, kad es ievācos. Wow. Es domāju, ka šodien ir īstais laiks nomazgāt logus. Mani vienmēr nošokē tas, cik patiesībā netīri ir mani logi. Es nekad nepamanu, līdz es notīru, un tad ir šāda atšķirība. Tas ir notīrīts logs, un tas ir nenotīrīts logs. Vienkārši what? Šī vakara galvenais uzdevums ir izpakot virtuvi. Manuprāt, es diezgan daudz vienkārši izmetīšu, jo es esmu nonākusi jau līdz tam pārvākšanās posmam, kad lielākā daļa manis tiek vienkārši izmests. Es biju šokā, ka depo kastes nenāk ar tā kā normāli aizveramām apakšām. Ka šeit man dots nevajadzēs man burbuļplēvi. Es nopirku 10 metrus. Sāksim ar apakšējiem plauktiem. Viena no svarīgākajām lietām, kas man ir jāizdara, man jāizšķiro krūzes. Man ir daudz krūzes. Šis būs nedaudz sāpīgi. Šito es metu ārā. Šito es metu ārā. Arī metu ārā. Nezinu, vēl nemaz tik grūti. This is a problem. Kāpēc? Šis beidzās, cik veiksmīgi var beigties. Labākā sūtās Latvijas krūze. Šodien diezgan neplānoti sanāca, ka jāved uz cēsīm lietas, kas ir jāved uz cēsīm. Likās, ka es to darīšu nākamnedēļ, bet beigās to daru šodien, tā kā tur ir sakrāmētas visas mantas, kas tiek vestas uz cēsīm kādam paglabāšanā uz gadiņu. Tā kā jā, šodien vedam mantas uz cēsīm. Mēs esam salikuši visu busā un dodamies uz cēsīm. Tik smuki tā varam ir. Esam diezgan veiksmīgi gandrīz visu izvadājuši pa cēsīm. Šeit bija grūti. Izrādās no 4. stāva nonis mantas ar vairākiem piegājieniem. Karstā vasaras dienā ir sarežģīti, bet viss kārtībā, viss ir savests. Patiesībā svarīgākais punkts visā pārvākšanās procesā ir atvadu balīti. Un man liekas tik dīvaini, ka es būšu Latvijā vēl 9 dienas. Liela daļa no šiem cilvēkiem, ar kuriem šodien pavadīšu laikus, vairs nesatīšu pirms prombraukšanas. Te būs dažas klipido atvadu balītes.
nākošo kadru. Sveiciens sākamajā kadrā. Nē, es taču tas darīšu. Čau! Oh, yes, go on. Vai tas kaut ko daru nepareizi, no? Kārtas. Jums tā kādreiz ir dzēriens. Ierakstiet komentāros, jo man tiešām tā nav bijis. Kad tu tā gāji? A, B, C, D, E, F, G, H. I'm slowly burning now. It's not bad, but it's also not good. Neko filmējis, jo es vienkārši pamazām katru dienu kaut ko nedaudz izdaru, kas visu procesu dzen uz priekšu, bet kamēr es taisu mums Ragnas maizītes, ko paņemt līdz braucienam, es pastāstīšu, kas ir izdarīts, jo šodien ir pārvākšanās diena. Principā es visu esmu jau izdarījusi un sakrāmējusi, jo pēc pāris stundām jau būs Agnese un mēs krāmēsim mantas mašīnā un brauksim uz Ventspili. Viss ir sakrāmēts pa lielam. Man ir uztaisīta atsevišķa soma tikai priekš braukšanas, kur ir tādas svarīgākās lietas braukšanai. Uztaisīšu mums tagad līdzi maizītes, ko ēst, man ir nopirkti kaut kādi sneki. Un jā, vakarā mēs dodamies ceļā. Kaut kā līdz galam neaiziet tas, ka rītdien šajā laikā es jau varēšu teikt, ka es dzīvoju Zviedrijā. Kā tā var būt? Es it kā prātu saprotu, bet kaut kā līdz galam es nevaru to aptvert. Šī ir tukšs dzīvoklis, laikam, reāli bija tikai tad, kad es šeit ievācos pirms 4 gadiem. Un tāpēc šīs pēdējās dienas diezgan bieži iedomājos par to Elīnu. Es šeit ievācās. Pirmkārt, viņa nekad neticētu. Es viņai teiktu, ka es braukšu uz Bībeles skolu, jo viņa bija no ticības tik tālu, ka es nezinu, kurš no kurienes, bet paldies Dievam par viņa žēlstību, par viņa mīlestību un viņa glābšanas spēku. Par to, ka es varu teikt, ka es esmu pilnīgi cits cilvēks. Kā Bībelē teikts, jauns radījums Jēzu Kristu, viss vecais ir bijis un pagājis un viss ir tapis jauns. Un paldies Dievam par to, ka viņš man ir uzdāvinājis tik brīnišķīgu dzīvi un es varu baudīt viņa svētības katru dienu un tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tas ir tas, par ko es šīs pēdējās dienas domāju, jo šis dzīvoklis bija tieši tā vieta, kur Dievs ar mani satikās pavisam personīgi un izvilka man no tās bedres, kurā es biju. Un tas mans lielākais dzīves brīnums un man lielākā pateicība par viņu glābšanu un cik gadu pagājuši. Un man aizvien skrien asaras acīs, kad es par to runāju, jo Dievs mani tā izglāba. Es nespēju to aprakstīt, es nespēju to izstāstīt, bet viņš ir dzīves un spēcīgs un reāls. Un es esmu ārkārtīgi pateicīga par to dzīves posmu, kurā es esmu šobrīd, un par to visu, ko es šobrīd piedzīvoju, un es nevaru jau sagaidīt. Un es nevaru sagaidīt arī stāstīt un dalīties šeit ar jums par to, ko un kā Dievs dara manā dzīvē. Tā kā tiekamies nākamajos vlogos.